Čau! Es esmu Egita, un tu esi nonācis manā podkāstā Jaudīgi cilvēki man apkārt. Un šodien mana viešņa ir Diana Nikitina. Čau! Zīmolvede. Es noteikti gribēšu, lai tu īsumā pastāsti, ko dara zīmolvede, bet pirms tam es gribēju tev pateikt komplimentu par zīmolvedi. Par zīmolvedi, jo tad, kad es sāku cilvēkiem teikt, ka man būs epizode Diānu, lielākā daļa zīmolvedi. Un tie pat ir tādi cilvēki, kas nav tavi klienti, kas nav tavi sadarbības partneri, bet kas kaut kur tevi kaut kur ir redzējuši, kaut kur dzirdējuši, un viņi uzreiz zīmolveda. Tā kā kompliments no manas puses par šo. Paldies, es kaut ko esmu pareizi izdarījis. Es esmu zīmolvedis ar zīmolu. Jā. Un varbūt var bišķiņi ieskicēt, tā īsi. Kas ir tas, ko dara zīmolvede? Īsi nezinu, vai sanāks, bet... Tāpēc es uzsveru īsi. Jā. Zīmols, es principā nodarbojos ar zīmola stratēģiju. Tas, kas man interesē šajā visā procesā, ir, kāpēc mēs vispār darām kaut kādas lietas, kas ir saistītas tieši ar uzņēmējdarbību, ar biznesu, un kā to visu var ieteikt un parādīt. Jo īstenībā es sapratu, ka ir ārkārtīgi liela sāpe un grūtums iepakot to, ko tad es īsti daru. Un tad daudziem uzņēmējiem ir šī problēma. Tad es viņiem palīdzu saprast, pirmkārt, kāpēc tu to sāki, ko tu ar to gribi panākt, kas ir tā lielā vīzija, un tikai tad mēs ejam un skatāmies, kāds iztīsies vizuāli un kā tu par to izstāstīsi. Bet, principā, tas arī tas posms, kā es strādāju. Vispirms stratēģija, kāpēc, pēc tam kāds iztīsies un kā tu par to izstāstīsi. Jo tikai, kad tās trīs kopā strādā, tad tam tiešām ir rezultāti. Tad ir kaut kādi, mēs varam cerēt uz kaut ko, kas mums nesīs tur peļņu, atpazīstamību, vispārējo. Un es palīdzu solo maziem, vidējiem, arī lieliem uzņēmumiem saprast šo viņu kāpēc, šo viņu stratēģisko virzību. Un vienkārši, lai viņus iezīmētu tā stingri, lai viņiem būtu tas stingrs pamats, jo pēc tam jau var spēlēties, bet tas stingrais pamats ir ārkārtīgi svarīgs, lai nebūtu tā, ka pirmdien atnāk un ko mēs šodien darīsim. Bet te ir absolūti skaidrs, ka mēs spēlējamies ap šo kodolu, un tad mans uzdevums ir palīdzēt šo kodolu atrast un noformulēt un īstenībā ieraudzīt. Jo viņš jau ir. Es nekad neuzlieku kaut ko pa virsu, kas tur nav. Es vienmēr skatos, kas tur jau ir vai kas grib rasties ļoti tādā sinerģijā ar to zīmola īpašnieku. Tā ir mana pieeja. Man liekas, ka ļoti aktuāli ļoti daudziem tieši šis ir izaicinoši, kā parādīt, kā pastāstīt par sevi, kas ir tas, ko es daru. Jā, man liekas, tāds ļoti aktuāls jautājums ļoti daudziem, pat ne maziem, bet vispār uzņēmumiem. Jā, tieši tā. Un tiešām tas nav tikai maziem vai lieliem vai tikai personīgiem zīmoliem, tas ir jebkuram, jo mēs jau visi cīnāmies par uzmanību un par vietu zem saules. Un tad brīdī, kad tie stāsti ir pietiekami interesanti, viņi par kaut ko iestājas, ir vērtības, ko es varu parādīt, ka es spēju uzrunāt cilvēku cilvēcīgā, emocionālā līmenī, tas īstenībā uzreiz ir tāds izrāviena punkts, lai šis zīmols sāk strādāt tavā labā, gan tev kā privāta personai, gan kā uzņēmumam. Jo savādāk mēs esam tādā vienkārši, kurš mani vairāk ieraudzīs, kurus vairāk spējuši pareklamēties, un tad varbūt sanāks, un varbūt es kaut kur trāpīšu. Bet, lai nebūtu ar lielgabaliem pa zvirbuļiem, tad ir šī strateģiskā daļa, kur tu saproti, ar ko tu runāsi, ko tu stāstīsi, kurā vietā tu stāstīsi, lai tas ir maksimāli mērķtiecīgi. Un kādreiz varētu likties, Diana, bet tev ir, man šobrīd ir vairāk kā 7000 sekotāji Instagramā, varētu likties, tas jau nav daudz, un tas pat nav tāds mikroinfluencers, un kas tad tas? Bet tā mana pieeja ir tāda, ka es esmu ap sevi savākus tādu autoriju, kuru tieši interesē tas, ko es stāstu. Un tā mana pieeja un tas, kas viņus interesē. Un līdz ar to tā auditorija savākusies pietiekami specifiska. Un tie ir tie, kas ir mani tie potenciālie siltie un karstie klienti. Un tieši tas pats arī attiecās uz jebkuru, ka mēs nevis vienkārši mēģinām visiem izdarīt labi un visus mēģināt kaut kādā veidā izklēdēt un iesaistīt, bet mēs specifiski runājam ar cilvēkiem, kas patiešām ir mūsu ideālā auditorija, jo viņi ir visgatavākie no mums arī nopirkt. Un paralēli tam visam notiek vēl tas otrs, ka arī apkārt cilvēki sāk par mums uzzināt. Tā kā tu teici, cilvēki zina zīmolu, bet viņi neko, iespējams, ka nav mani klienti vai vēl nebūs, bet iespējams, ka viņi ir tie, kas kādam citam ieteiks. Klau, man nevajadzēja, bet es zinu, ka viņi ir un to aizēja. Es tiku, mēs to savu kontaktu tīklu audzējam arī tādā tiešām pastarpinātā veidā. Un to palīdz izdarīt tas labi noformulēts zīmols. Bet šodien varbūt ne tik ļoti tiešā veidā par labi noformulētu zīmolu. Kaut gan daudz droši vien tieši gaidīja, ka tagad par to arī būs šī saruna. Bet tu ļoti daudz par to esi visu kaut ko runājis un runā ikdienā. Un tā, es gribu ar tevi parunāt par citu tēmu. Ļoti labi. Man īstenībā šogad esmu priecīga, ja mani aicina arī runāt par kaut ko citu. Lai es tev parādīju, ka ir arī vienādojumā arī citas daļas ir. Ne tikai par mani, bet īstenībā par katru cilvēku un biznesu. Vienādojumā nav tikai biznesa, nauda, zīmols, pārdošana. Tur ir ļoti daudz vēl citas lietas. Vēl pirms vispār tā. Jā.
pirms un paralēli un viss. Tā kā līdz ar to es esmu priecīgi parunāt arī par kaut ko citu. Jā, nu tad tā tēma, par ko es gribu parunāt, ir par to, kā tad vispār izvēlēties, ko darīt, un tā kā to sasaisti starp to, es daru kaut ko, kas man patīk, un no tā es veidoju biznesu. Un tā ir tā tēma, par ko es gribu šodien parunāt, un kāpēc es vispār esmu ļoti par šo pēdējā laikā daudz domājis, tāpēc, ka es esmu noklausījusies vairākus pēdējā laikā sakrita. Vairākas sarunas, vairākas podkastus ar tiešām zināmus podkastus, ar biznesmeņiem, gudriem latviešu cilvēkiem, kas centrā biznesam un darbam, vispār, kas cilvēks strādā, centrā ir nauda, peļņa. Nu, tā kā cik es nopelnīšu. Un tas man ļoti daudz lika domāt par to, ka es tam īsti nepiekrītu. Jo nauda ir, nepārprotiet, nauda ļoti svarīga, man patīk nauda, bet es uz to skatos citādāk. Es skatos uz to, ka varbūt mēs varam paskatīties no citas perspektīvas un centrā ielikt to, ka mēs biznesu attīstam nevis tur, kurš var nopelnīt, bet ar to, kas man patīk. Es pirms saprotu, kas man patīk, kādi ir mani talanti, jo bieži vien tas iet roku rokā. Un tad es saprotu, kā es to varu ielikt biznesā un no tā gūt naudu. Un man ir vairāki iemesli, kāpēc es tam tiešām ticu, jo es pirmkārt tiešām ticu, ka mūsdienās mēs varam pelnīt ar to, kas man patīk. Es zinu, ka šis izklausās, ka daudz man teiks, tas ir vaiprātīgi, bet es vēl saprotu, ja mēs par to runājam 20 gadus atpakaļ, kad nebija TikTok, nebija influenceri un tā tālāk, bet tagad man liekas, ka tur jebko var pelnīt, nu, gandrīz ar jebko. Tu parādi savu ikdienu, tu rādi, ko tu ēd, tu rādi, kur tu ceļo, es nezinu, tu visu, ko rādi, un tu ar to vari nopelnīt. Līdz ar to, man liekas, tas attaisnojums vairs ne ar šito es nevaru, vairs nestrādā. Un otrkārt, es arī ļoti ticu, ka tad, kad mēs darām kaut ko, kas mums patīk, kas mums sanāk, kas mums talanti, mēs to izdarām labāk. Nu, mēs to vienkārši to darbu, tas rezultāts sanāk labāks. Viņš ir autentiskāks, labāks, vairāk klienti un tā tālāk. Un treškārt, es ticu, ka mentālā veselība ir svarīga. Un kad darbs tā kā ir ļoti liela daļa, un ja mums nepatīk, ko mēs darām, un galvenais centrā ir nauda, ir grūti. Un tā ir tā tēma, par ko es gribu parunāt. Es pirmkārt gribu dzirdēt, kāds ir tavs redzējums par šo, jo to arī ļoti daudz saskaries ar visādiem biznesiem, un tu redzi, no kurienes tā, kā var attīstīt tos biznesus, vai arī tieši pretēji, kur tu kā nevar attīstīt, kur tur vienkārši neaiziet tās lietas. Nu jā, pirmkārt, kāds ir tavs redzējums tajā, un otrā daļa uzreiz, kāds ir tavs ceļš un cik tev tas ir, cik tev ir svarīgi, lai tu darītu to, kas tev patīk? Nu, bingo! Mana pieeja tieši tā, kā tu arī saki, un man laikam ir tā laime strādāt ar klientiem, kuri tieši šo ceļu arī iet. Man nav klientu, kuriem ir tikai es gribu šo naudas dēļ izdarīt. Jo tieši tā, kā tu saki, vienā brīdī tas kaut ko maksā. Ja tavs vienīgais fokus ir nopelnīt vairāk, tas kaut ko maksā tavu laiku, enerģiju, beigās maksā attiecības un veselību. Un šādai pieejai viņai ir derīguma termiņš. Un, protams, tev var būt liela komanda, kas to visu dara un ir ok, bet man liekas, ja tev nav kaut kāda aizmugurējā vēl doma, ko tu ar to naudu darīsi, tad tās ir tikai tāds ego apmierinājums, manuprāt, cik es varu pacelt, cik es varu nopelnīt. Un manā pasaulē šis nav interesanti. Manā pasaulē, jā, naudu nopelnīt ir interesanti, man patīk, tā man ir kā spēle, cik es varu nopelnīt, ko darīt, ko darot, ko es varu nopelnīt. Un mans ceļš arī, piemēram, šobrīd iet uz to, ka es esmu kā zīmolvede, es konsultēju, man ir vairākas programmas, man ir online kursi, es to visu esmu mēģinājis, jo man ir bijis interesanti. Un ir produkti, kurus es vairs nedaru, jo man vienkārši vairs nav interesanti. Un es viņus esmu nolikusi malā līdz brīdim, kad es sajutīšu impulsu, es atkal šo gribu atkārtot, vai arī nē. Tā kā es ļoti paļaujos uz šo, un šobrīd pēdējā laikā, šogad rudenī, es esmu arī sākusi kāpt uz skatuves ar biznesa stand-upu. Jo es saprotu, ka man ir ko teikt, man ir diezgan laba humora izjūta, ko nevienmēr var pamanīt, tad, kad es Instagramā ļoti nopietni stāstu par konceptiem. Bet man patīk būt uz skatuves un izstāstīt konceptus par naudu, par biznesu, vispār par dzīvi no tāda viegla un humoristiska skatu punkta. Un es to daru, jo man patīk. Un te pat nav galvenais nopelnīt. Bet es zinu, ka es ar to arī varu nopelnīt. Jo nopelnīšana vienmēr atdurās par to, cik daudz es to būšu izstāstījis, cik daudz cilvēku būšu ieraudzījuši un nopirkuši. Jo, jā, ir produkti, kuriem es neticu, bet neticu tādā ziņā, ka tā nav mana vērtība. Bet katram cilvēkam ir sava vērtība. Vienam
vajag tieši tur labāku zābaku, citam vajag labāku jaku, citam atkal ir gatavs investēt cimdos, nu, kā piemēru. Un atkal citiem tas nav tik svarīgi. Respektīvi, mēs runājam ar to auditoriju, kas mūs saprot. Un tur arī šī nauda varētu rasties. Bet tad vienmēr sakot, jā, un man vienkārši bija arī, burtiski šodien vakars tieši par to domāju, man bija vakar veselu dienu tāds mentoringa programma ar 5 dāmām, kurām arī ir zīmoli, un cik ļoti tur es atkal ieraudzīju to, kas man jau pierādās vairāk un vairāk, ka tanī brīdī, kad cilvēks liek kopā to savu sirdslietu, to, kas viņam padodas, tas, kas ir viņa kaut kas dzīvē iegūtā pieredze, ka to liek kopā, tā ir ārkārtīgi interesanta kombinācija. Un vakar tieši, precīzi piemērs, viņi saka, jā, es šo daru, es tirgoju šos produktus, bet es nezinu, cik ilgi man būs interesanti. Bet tad, kad es iedomājos, ka es varētu likt klāt vēl to savu lietu, kas mani interesē, man uzreiz ir tāds, wow, tur ir tur forši, tur ir tāda spridzīga sajūta. Bet ir baila, tā iekšējā baila, bet vai mani ņems pretī, ja es tur likšu sevi visu iekšā. Bet man liekas, ka tieši tie ir visinteresantākie zīmoli biznesi, kur mēs to saliekam, to interesanto lietu. Un vienalga, kam tu tici, kam tu netici, varbūt, nezinu, stilists, varbūt stilists, kas tev taisa garderobu, balstoties uz horoskopu. Varbūt kāds, kurš tev taisa, nezinu, tur kaut kādus human designus, un tad ir cilvēki, kas tev taisa biznesu, un tad viņi to liek kopā. Tur, es vienkārši mēģinu parādīt to, ka cik ļoti dažādas jomas var jaukt kopā. Ezoteriku ar praktisko produktu, ar pakalpojumu, manu psiholoģijas pieredzi, ar manu zīmolvedības pieredzi. Man nav, bet tas kā idejas stāsts. Es teiktu, ka tur rodās superīgas kombinācijas. Un tur arī tiem cilvēkiem ir tā deksme, jo mēs nevis vienkārši atražojam kaut ko daram, kā pēc kādiem priekšrakstiem vai idejām, vai šās ir profesijas klasifikators, bet mēs liekam tur iekšā to, kā mums patīk to darīt. Jo mums jau nemaksā par to, ko mēs darām. Mums maksā par to, kā mēs to darām. Jo mēs daudzi varētu runāt, kaut ko pārdot, tirgot, konsultēt, bet kā mēs to darām. Un tā ir tā mūsu unikālā īpašība, un to nevar nokopēt. Tas ir tas mūsu iekšējais. Un tas ir tas, par ko cilvēki ir gatavi balsot arī ar savu maku, jo viņi jūt, ka tur ir dzīves, tur ir autentisks, tur ir cilvēks, ka viņš zina, ka tur kādreiz enerģija, ka tu runā ar cilvēkiem, un viņi aizraujās tā, ka tur vienkārši zvaigznes acīs, tur dzirkst, jo viņiem vienkārši nenormāli patīk tas, ko viņi stāsta, viņus tā lieta aizrauj. Un tas var būt jebkas. Man ir piemēri no biznesa, kur cilvēki ar tamborēšanu, jo tamborēšana un adīšana ir miljardu industrija pasaulē. Un mums varētu likties, ko tu tur bērniņi niekojies. Bet īstenībā tā ir milzīga industrija ar ļoti lielu naudu, un tur tu arī vari atrast šajā nišā savu vietu. Bet tieši ar to savu īpašo tādu pieskaņu un raksturu. Lūk, līdz ar to tāpēc es esmu absolūti pārliecināta, ka vispirms ir tas jāsaprot, kāpēc es šo daru, kas ilgtermiņā man šeit patiks, un arī nebaidīties mainīt ik pa laikam. Šis man vairs nedara, es gribu savādāk evolucionēt uz tā. Nevis tā kā, mēs darām to, ko mēs darām, bet tu vari reāli likt kaut kādas jaunas lietas klāt no tā, kas tev patīk, kas tev padodās, ko tu esi jauni iemācījies, un taisīt tādas kombinācijas, kas ir unikālas. Jo to visu, ko var iegūglēt, to mēs varam iegūglēt, bet mēs nevaram iegūglēt zināšanas, mēs nevaram iegūglēt šīs kombinācijas, tas, kā cilvēki redz šo lietu. Līdz ar to, tad, kad tu dari no sirds, tas, ka tā lieta, kas tev patīk, tev ir viegli darīt. Jo jebkurā biznesā būs sarežģījumi un grūtības. Un tad iedomājies, tev ir grūtības, un tev jau tā nepatīk tas, ko tu dari. Tad cik dubulti grūti, vai pat vēl vairāk grūti ir šo darīt. Bet, ja tu dari to, kas tev patīk, tad katras grūtības, kas nāk, tu viņas uztver kā tādu daļu no tā kā part of the game, un tiec viņām īstenībā daudz vieglāk arī cauri. Tu varētu kaut ko tagad bišķiņ vēl papildināt, lai man atvilkt atpakaļ uz to jautājumu. Jā, es varbūt vienu komentāru par to, ko tu teici. Es tev absolūti piekrītu tajā ziņā, ka man liekas, vispār, bet man liekas, tas viens komentārs no manas puses, man liekas, mēs dzīvojam fantastiskajā laikā, tādā ziņā, ka plūst visas tēmas kopā. Tas, ko tu teici, man liekas, tas tik interesanti. Tur praktiskais ar psiholoģiju, ar ēterisko, ar ezotērisko, un viss tik tādas kombinācijas, ko agrāk bija ļoti vai nu tu šito ceļu, vai nu šito ceļu, vai nu šito. Tad tagad, man liekas, tas tik unikāli, var rasties tiešām tik unikālas lietas, tāpēc, ka dažādas jomas ļoti dabiski plūst kopā. Man liekas, tas ļoti, ļoti forši. Bet par to jautājumu atgriežoties, es gribu par to tavu ceļu saprast. Kā tev tas ir bijis? Vai tev vienmēr tā ir? Kā tu savu to pašnodarbināto freelance esi veidojusi, to savu ceļu, vai tev vienmēr ir bijis tas atskaites punkts, ka tu dari to, kas tev patīk, un no tā veido, vai arī tu esi kaut kādā brīdī līdz tam nonākusi? Jā, kāda ir tā tava pieredze?
Jā, nu redz, mans ceļš ir tāds, ka es esmu ļoti, relatīvi ilgi darījusi to, kas man nepatīk, vai kas nav mans ceļš. Un tāpēc es ļoti labi zinu, kā tas ir, ka tu esi iesprūdusi kaut kādā vietā, domājot, ka šī ir tā īstā dzīve. Un tas attiecās gan uz darbu, gan uz attiecībām, gan uz veidu, kā es dzīvoju. Jo man ir bijuši tādi dzīvē posmi, kur lielākumu ietpilsoni vēl pameklēt. Un tas, domāju, bāc, vai tas ir tas, ko es sev novēlu, vai ne? Bet acīm redzot, man vispār dzīvē ļoti daudz tas izaugsme notiek caur šiem te kontrastiem un caur šo te sick and tired. Kad es taču vairs nevaru. Man šis ir līdz kliņķim, tad es kaut ko mainu. Tā ir daudziem. Būtu forši iemācīties to ātrāk saprast, nevis nekad visi pavisam jau pīja, vai ne? Bet jā, caur tiem kontrastiem, un tajā kontrastā es iepazīstu, izrādās, bet kaut kas nav ok. Jo, zini, kas man vēl liekas, kāpēc ir ļoti forši, ka ir visādi podkāsti un žurnāli un tur pasākumi vēl vis kaut kas. Jo cilvēkiem tas iedod jaunas konceptus un idejas, jo bieži vien es vienkārši nezinu, ko es nezinu. Un es nezinu, ka tur ārā ir vēl kaut kas cits. Un, piemēram, mēs tagad ar ģimeni ceļojām 7 mēnešu kemperī pa Eiropu. Es esmu ļoti daudz arī agrāk, kad es biju viena pati arī ceļojusi, pa visu pasauli dzīvojusi, dažādās valstīs, tur mēnesi, 2, 3, dažādas kultūras pieredzējusi. Un man tas iedod tādu to kosmopolītisko skatījumu uz dzīvi, ka pat ir tik dažādi veidi, kā būt. Vispār mēs nevaram teikt, ka ir kaut kāds viens pareizais. Vispār nav. Un mēs katrs varam uzhakot to savu dzīvi caur vienkārši ieraugot kaut kādus konceptus, ko dara citi, un tu pasaki, interesanti, es varu kaut ko citu arī darīt. Es varu savādāk šo lietu pasniegt, es varu gribēt savādāk, bet ja tu nezini, tu nezini. Un tāpēc man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi sevi izglītot dažādos veidos, atvērt šo te lauku. Tu vari piekrist, tu vari nepiekrist, nav svarīgi, bet vispār vienkārši uzsūkt šo informāciju un ieraudzīt, kādi ir koncepti pasaulē. Un tad tu vari ieraudzīt, paskat, ir cilvēks, kas tur tamborē, cilvēks ar galdniecību labi pelna, cilvēks, kas ar konsultācijām, ir cilvēki, kas TikTokā kaut ko tur, taisa ēst. Ir tik daudz dažādi veidi, un tad tu beidzot saproti, bet es arī esmu normāls. Jo man liekas, ka tā ir tā problēma, ka mēs bieži vien dzīvojam tādā sastingumā, ka man ir jābūt pēc kaut kāda priekšraksta, bet man ir ļoti grūti būt pēc šī priekšraksta. Un ļoti daudz cilvēks ieiet tādos ļoti negatīvos prāta stāvokļos dēļ tā, ka viņiem šķiet, ka sabiedrība vai kāds cits no viņiem pieprasa kaut kādu konkrētu veidu, kā būt. Bet tas, kas mums ir jāsaprot, ka nav šī konkrētā veida, kā būt. Un tas attiecās uz pilnīgi visu. Arī uz biznesu, arī uz to, kā es izpaužos, kā es ģērbjos, ko es runāju, kā es bērnus savus skolai, kā es pati izglītojos, kā es pati augu, kur es strādāju. Mums nav tikai viens ciems. Mēs varam būt, šobrīd mēs varam būt globāli, mēs varam būt visur vienlaicīgi. Bet tas, kas ir tas galvenākais, manuprāt, rakā līdz tam aiziet tas kāpēc. Kāpēc un kas es esmu? Tāds filozofiski jautājumi, šie jau ir ļoti tādi, ļoti filozofiski jautājumi. Bet atgriežoties pie tās tavas pieredzes, tev bija par to jautājums. Tev bija tā, ka tev viss tā kā jau izbesīja tajā situācijā, kurā tu esi, bet kas tev palīdzēja? Jo es domāju, ka ļoti daudz cilvēku varētu rezonēt ar to sajūtu, ko tu saki, ka tas, kā ir tagad, ir slikti, bet es nezinu, kā citādāk. Kas ir tas, kas tev bija tas? Vai tā bija saruna kāda? Vai kas tieši? Es laikam esmu šajā jautājumā diezgan ekstrēmiste. Un šādi, tā kā es darīju, varbūt nevajag visiem darīt, bet tieši tāpēc, ka es tā darīju, man pēc tam ir ko pastāstīt, un es varu kāpt uz skatuves ar stand-upu un par to visu iesmiet. Tad brīdī, kad man likās, ka es esmu garlaicīgākais cilvēks pasaulē, ka man dzīve ir no 9 līdz 5 darbā, tad es atnāku mājās pēc vakariņas, skatos televizoru līdz vēlai naktī, tad atkal no rīta visu atkārtoju un braucu uz to darbu vispār Rīgai, tur stundu 20 autobusā un domāju, ko es te daru, kas te vispār notiek. Tad es sāku uzdot sev jautājumus, vai tas ir tas, kā es gribu dzīvot vēl 10, 20, 30, 60 gadus. Un es saprotu, ka absolūti nē, kaut kas te absolūti neštimē. Es neticu, ka tas ir tas, kas man ir lemts, vai tas, ko es varu sasniegt. Es vienkārši es negribu samierināties ar šo. Mana pieeja vienmēr, lai izmainītu dzīvi, ir es aizbēgu kaut kuriem. Un tad mainās tās motivācijas, bet es to daru joprojām. Es vienkārši kaut kur aizmūgu projām. Un tas, ko es izdarīju, es aizbraucu brīvprātīgā darbā uz Malaiziju, uz visu vasaru. Tieši bija 9. gada krīze. Tik un tā nebija baigi, ko darīt darbā. Es vienkārši paņēmu bezlāks atvaļinājumu. Es biju pietiekami prātīga, lai man būtu ietaupījumi, pa kuriem es varēju nopirkt. Man bija jāpērk visu arī biļetes to Malaiziju, un tā dzīvošana kaut kādā mērā bija man jāsadz. Es aizbraucu uz turieni, un no Malaizijas es atbraucu mēnesi atpakaļ uz Latviju, nokārtot visu darīšanas, no visiem izšķirties, no visiem atvadīties un pārcēlos uz Parīzi. Un tas man bija tāds
izpētes laiks un lauks, jo es skatījos, kā ir dzīvot citur, kā cilvēki dara lietas citur. Es mācījos lietas, es strādāju profesiju, kuru šobrīd es vairs nepraktizēju. Es strādāju filmu studijā ar specifektiem, taisīju animācijas. Un vienu brīdi man bija interesanti. Tas ir tāds izaicinājums smadzenēm kaut ko jaunu iemācīties un paskatīties, vai šajā virzienā ir tas, ko es vēlos darīt. Un 13. gadā es atgriezos atpakaļ Latvijā. Un es biju pilna enerģijas, entuziasma, likās, ka Rīga ir tik kruta un tik forša. Un tad tas pamazām, jo nebija tā, ka uzreiz kā sāku, tā uzreiz lielais bizness. Bija ļoti daudz tādi izpētes lauki, bet man tā iekšējā sajūta bija tāda, es gribu pamēģināt. Un tagad es redzu, ka tas visi tie pamēģinājumi, viņi uz kaut ko ved. Viņi atver nākamo ceļu, vai vienalga, vai viņi iepazīstina ar cilvēkiem, izveido šos kontaktus, veidot kaut kādu jaunu ideju nākamajam, bet ceļš rodas pa viņu ejot. Un dažkārt tas ceļš ir pilnīgi nesakarīgs un neloģisks, un tu nesaproti, ko tu tagad dari, tu vienkārši kā pliks pa nātrēm ņemies, bet kaut kādā brīdī tas sāk nest augļus. Un jā, un kad es atbraucu atpakaļ no Parīzes, tad pirmais gadu mums bija tāds projekts Mana Rīga. Mēs taisījām piknikus, bija projekti, mēs rakstījām rakstus par Rīgas arhitektūru un par visām dažādām urbānismu lietām. Man šķiet, ka mēs tur pirmo reizi iepazināmies. Tā varētu būt. Es strādāju Rīgas domē un tā projekta ietvaros. Jā. Tieši tā, un tas bija tāds vienkārši for fun projekts, bet beigās mēs dabūjām balvas. Mēs uzstājāmies Rīgas arhitekta rīkotajā konferencē. Tas izvērtās par kaut ko, bet tas, kas to projektu nogalināja, tur vispār nebija nekāda finansiālā seguma. Un tagad es zinu, gadu bez maksas var darīt kaut ko, bet ja nav šī kaut kāda atgriezniskā saite, atdeve vai tāds lielāks, kāpēc es šo daru, tad tas vienā brīdī beigsies. Un mums šis projekts ir beidzies, man joprojām ir Instagram konts Mana Rīga, bet es vienkārši neatceros paroli, un tāpēc es pat netiek iekšā vairāk. Klasika. Un tad, jā, mēs tajā 13. gadā mēs arī bijām vairāk tādi freelanceri, kas saprata, ka mēs nestrādājam pie citiem, mums nav īsti, kur strādāt, mums jātaisa savu kopstrādes telpa. Un mēs izveidojām kopstrādes telpu darba vietu, kas ir ja ne pats pirmais coworkings vispār Rīgā. Kur viņš atrodas? Tagad viņš atrodas Rūpniecības ielā pie Viesturdārs, bet sākumā mēs sākām Blaumaņa ielā. Jā, darba vieta, zīme. Darba vieta, jā, tas sarkanā krāsā arī tāds logo. Mēs bijām, tur Jānis Milzerājs, Jānis Čīnasts, es un Kristīna Jansona, mēs viņu kopā izveidojām 4 cilvēki. Mums sākumā bija viens dzīvoklis Blaumaņa ielā, pēc tam mums jau bija 3, tur izveidojās kopiena, tas bija brīnišķīgs skaists laiks, mēs tur strādājām, tusējām, dažādi kontaktu apmaiņas, un mēs abas ar māsu tur atradām savus vīrus. Ja, kas arī ir ļoti labs ieguvums arī no šī projekta. Ja. Bet tiešām ļoti foršs laiks. Un atkal vienkārši skaties, kas tālāk notiek. Labi, bet atgriežoties pie manis, man pirms Parīzes bija pieredze komunikācija aģentūrā, PRs, un pēc atgriežās no Parīzes mani uzaicināja strādāt Ines Apsīti pie sevis zīmola Liksdā Matka. Mēs bijām draudzenes jau kopš PR laika, un tad mēs sākām strādāt kopā. Principā viņi man ievirzīja tajā profesijā, kas vispār ir zīmols, kā par to domāt, kā viņu veidot. Un tad, cik daudz privātas lietas tu gribi zināt? Cik tu gatavi dalīties? Jo var stāstīt visu kaut ko daudz, bet jā, mēs ar Ines kopā strādājām vairākus gadus, un tad Ines aizgāja savu ceļu, viņa tagad ir zinām kā Inini. Jā, zinām. Jā, un pirmo gadu es viņai palīdzēju organizēt tādus pasākumus, lai viņa var, kā saka, atnākt un uzstāties, un es sakārtoju visus čekus, papīrus un grāmatvedības un projektu vadības un tādas lietas. Līdz brīdim es sapratu, ka es sevi nejūtu šajā lomā, un tas bija atkal kārtējais tāds lūzeņš, un likās, bet kā, un es daru labu darbu kopā ar foršu draugu, mums tik labi, kāpēc tik sūdīgi jūtos. Un atkal tā bija tā kārtējā zīme, un sajūta par to, ka es neesmu savā vietā. Un vienkārši nav. Un to jau to ķermenis jau parāda. Vienkārši ar to, ka tu no rīta jau negribi celties un negribi to darīt, lai gan it kā jau viss ir kārtībā. Tāpēc čeklistes, un tas, kas īstenībā šobrīd ļoti daudziem ir, ka nav tā, ka visiem ir nenormāli slikti. Daudziem vienkārši ir sajūta, bet it kā jau viss ir labi. Mašīna ir, darbs ir, māja ir, attiecības ir, bērni ir, viss ir labi. Atalgojums labs. Jā, bet kaut kas nav. Es kaut kā sevi nejūtu. Un tas ir ļoti daudziem šobrīd. Un tas ir tieši tas, ka mēs sevi neieliekam visu to pilno paciņu. Ne tajā darbā, ne attiecībās, nekodā savā dzīvē. Un mums ir jāatrod, kā tad mēs varam visu to sevi savākt kopā un ielikt arī tajā darbā, ko tu dari. Es uzskatu, ka uzņēmējdarbība ir vieglākais veids, kur to visu var ielikt iekšā. Tur nav neviena jāsaskaņo. Tāpēc man arī patīk rīkoties ātri, kaut ko izdomāt. Ja man būtu vēl jāsaskaņo tur ar priekšniecību vēl kaut ko, tas būtu tik ilgi, man jau saņem vairs negribētos.
Bet tā kā es pati to, tad es vienkārši varu kaut vai rītā kaut ko norganizēt, ja man ļoti gribās. Izēju Instagramā, aizsūtu newsletteru, pasaku, vai kur rītā man ir plāns, kurš būs un būs. Jo es esmu jau tomēr 6 gadus strādājusi uz savu zīmolu, man ir mana kopiena, jo kas ir vēl, es vienkārši apkārt riņķī staigāšu, tas ir svarīgi. Kas ir biznesam un zīmolam svarīgi arī, ka ir šī kopiena. Jo tas zīmols un biznesa ir kā tāda sociāla kustība, un es jau esmu kopā ar tevi tā kā vienā ciltī. Man patīk, ko tu dari, es redzu, kā tu to dari, kādas tavas vērtības. Es gribu būt tajā tusiņā, kur arī tu esi. Un tad, kad tu to vari panākt, tas ir vienalga, vai tā ir konsultācija, vai tas ir produkts, to var panākt. Tad cilvēki ir daudz labprātāk gatavi iesaistīties, tad, kad es tevi aicinu, vai nopirkt, vai satikties, vai kaut ko izdarīt. Un tā. Es domāju, ka es arī ļoti daudz apkārt saskaros šobrīd ar to problēmu, ko tu tikko uzskaitīji to, ka viss taču ir. Darbs ir, atalgojums ir, bet kaut kā nav laba sajūta. Nu, kaut kas nav līdz galam labi. Man vispār liekas, ka tagad ir tāds krīzes, es tiešām to varētu pat teikt kā krīzi sabiedrībā vai sev vismaz cilvēkos apkārt par gandarījumu sajūtu. Ka ļoti daudz cilvēku, es viņiem jautāju, bet kas tev sagādā prieku dienā? Nu, tā kā ikdienā, gandarījums. Un man liekas, ka baigi forši to var ielikt caur darbu. Ja caur darbu var dabūt kaut kādu prieku dzīvē, gandarījumu un šīs sajūtas, jo mēs kaut kur pazaudējamies tajā. Nu, caur visu kaut ko var dabūt, bet redzi, tas ir jautājums, cik tev ir jādomā par finansēm vai nav. Jo varbūt kādam sagādās prieku darīt lietas, kas viņam pat nenes ienākumus, bet tad ir jābūt kaut kam citam nodrošinājumam. Vai nu tev ir pasīvie ienākumi, vai tev ir kāds partners, kas tevi uztur, vai mantojums, nu kaut kā, vai ne? Un tad jau tu vari, jo tad tā viena lieta, ko droši vien var sev pajautāt, ir, ko es būtu gatavs darīt bez maksas arī. Vai ko es būtu gatavs darīt jebkurā brīdī, vai piemēram, kas ir vēl ļoti laba lieta, ka kādreiz, kad tu esi, nu, piemēram, iedomājies, tu esi pilnīgi nogurus, jau kaut kāda ballīte jau ir ievilgusi, tur ir vēlu, un tu jau taisies iet projām, un kāds pēkšņi sāk runāt par tēmu, un tu iededzies, un tu esi gatavs palikt vēl un runāt, un tev pilnīgi, nu, tā kā iekšējais uguns pamostās. Un kas ir tā lieta un tā tēma? Un tas var būt jebkas. Tā var būt dārzniecība, tās var būt mašīnas, tie var būt motori, tas var būt sports, tā var būt tēja, jebkas tas var būt. Un tad tu vari tur meklēt, ok, bet kas ap šo mani interesē? Kas ir tieši tas, kas man vairāk interesē? Vai tieši tā tēja, vai viņas efekti, vai viņas audzēšana, vai globālā ietekme visā pasaulē no tējas audzēšanas? Un tad tu mēģini identificēt, kas ir tas, kas manī tajā visā visvairāk interesē. Un tur ir ļoti labs pavadiens tajā, ko tu vari arī darīt un ko tu vari likt iekšā tajā savā profesionālajā darbībā. Jo man arī darbs ir ļoti liels gandarījums. Bet es domāju, ka tam nav jābūt obligāti tikai darbam. Tie var būt arī bērni, tas var būt tavs dārzs. Darbs vienkārši ir liela daļa dienas, un forši tur kaut kas arī patīk. No jā, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo savādāk tiešām mēs vienkārši redzam tādus bāles palākas seņas, kas vienkārši atražo dienu no dienas, un tas ir bēdīgi. Un es uzskatu, ka nav sliktas korporācijas, nav slikti darba devēji. Nē, tas vispār nav par to, bet iespējams, ka tu esi neīstajā vietā vai ar neīsto enerģiju. Iespējams, ka tev ir jābūt citā amatā kaut kur blakus, vai piemēram, zini, kas vēl kādreiz gadās, ka ir ritīgi foršs cilvēks ļoti labi saprot savu lietu, un tad viņus, piemēram, promotē par vadītājiem, bet viņi nav vadītāji. Viņi ir tās lietas darītāji. Viņam nav jābūt, viņš ir nelaimīgs vadot to grupu. Viņam ir jābūt tam, kurš reāli roku tur, rēķina un kaut kāds prototips taisa un kaut ko dara. Tieši tā. Un tāpēc nevajag ielikt cilvēks nepareizajās vietās, viņi tur nejūtās labi. Un kāds cits kurš varbūt nav tāds, ka baigais tās lietas ir atcējis, bet viņš ir super labs cilvēku menedžers, tad viņam ir jābūt tajā pozīcijā. Lūk, tāpēc man šķiet, ka jā, tā ir ilūzija domāt, ka mēs esam kaut kādas situācijas ķilnieki, mēs esam nepareizajās vietās. Nē, mēs esam nepareizajās vietās, bet citreiz nepareizās esam. Jā, tieši tā. Un nevis tā kā per se visi citi ir slikti un vainīgi. Bet mēs acīm redzot neesam paši sapratuši, kur mēs būtu vislabāk. Kas ir tā pozīcija? Un zini, kā tur arī drosme ir. Man liekas, ka tā ir ļoti liels jautājums, kas visur vienmēr paceļās, drosme un drosmes trūkums. Un ticība. Es vēl otru gribu tev pielikt klāt ticību sev. Jo ļoti daudz cilvēki vienkārši netic, ka viņiem tas var ēt. Nu, tā kā viņi netic, ka viņi var to nopelnīt, viņi netic, ka viņiem var sanākt. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts. Jā. Ja tu pats sev netic, tas jau, man liekas, vienkārši brutāli nolasās jau uzreiz, ka tu to dari jebko, ka tu netici. Jā. Kaut kādā pilnīgi neapzinātā veidā. Tāpēc es tev pilnīgi piekrītu drosme un ticība sev. Ticība sev ir pamats. Un ticība sev un drosme arī aizvien vairāk rodās no darīšanas, jo darot, tu reāli dabūni kaut kādus rezultātus. Un tas, kas būtu jāiemācās mums arī neizdošanos uztvert kā izdošanos, jo tu esi kaut ko iemācījies. Nevis tā kā, nu man neizdevās, es vairs nemēģināšu. Nē, šis bija tests. Vienkārši
tagad tu daudz vairāk zini, jo tagad, kad tu esi kaut ko nokļūdījies vai kaut kas tev nav izdevies, tu esi iemācījusies ļoti daudz lietas. Jo, ja tev vienmēr izdodas, tu nemaz nezini, kas noiet greizi, un tev pēkšņi kaut kas noiet greizi, un tā, wow, kas tikko notika, kā tas bija. Bet tā tev ir pietiekami liela bagāža, lai tu arī sevi zinātu, kas man patīk, kas man nepatīk, kas man padodas, kas man nepadodas. Un tālāk darīt, jo tikai to, kas vairāk ir tādā saskaņā ar tevi, un tev padodas viegli. Un vēl kas ir lieta, ka mēs bieži vien neticam, ka tā var būt. Tā, ka es tā viegli darīšu, un viss būs forši. Jā, jo vienmēr jācieš, un viss nāk caur grūtībām. Viss nāk caur grūtībām, nauda kokos neaug, un vispār, ja? Ja nav kaut kāda ciešana elementa, tas nav pa īstam. Bet, es gribu sevi kā piemēru, ka es tiešām citreiz sev šo sajūtu esmu dabūjusi, ka es, piemēram, tādas kaut kādas stratēģijas vai vēl kaut ko man tāds nevar būt. Man tas, man tas tā kā dabiski sanāk, un jūs tagad man tā kā, man ir grūti tā kā citreiz saprast, ka var lietas nenotikt caur grūtībām, bet ka man vienkārši var sanākt. Jo man arī citreiz liekas, ka tev visiem tas sanāk. Tik vienkārši kā man. Šitās ir tādas... jā, un tā liekas, bet kādreiz prasīšu cilvēkiem naudu par to, ko viņi paši varēja izdarīt, jo tas bija tik viegli. Tik viegli, tā kā pašsaprotam, un visi to zina. Un tad beigās izrādās, ka tas nav ne pašsaprotam, ne viegli citiem, un tāpēc cilvēki deleģē darbus citiem, jo viņi negrib un nevar to izdarīt, to, ko tu vari savukārt. Bet tev tas ir vieglums. Un man tas ir vieglums, bet arī nevajag jaukt, ka tas nav tā, ja, ka tu tur vienkārši, nezinu, pīpēdams tur kājas gaisā visu izdari. Tas vieglums ir cits, ka tev nāk idejas, jā. Ka tev ir vieglums, plūdums, tu redzi lauku. Tādā ziņā tas ir viegli. Un ka tā ir tā labā pazīme tam, ka tu esi īstajā vietā. Un nav jābūt obligāti caur ciešanām un grūtībām. Es varētu visu dzīvi nomokies. Kāpēc? Kā vārdā. Un tad atkal tas, ar ko mēs arī sākām to sarunu, ja, vai nauda ir galvenais, vai ciešanas ir galvenais. Jo viņi iedod tādu ļoti sazemētu īstu sajūtu. Es te tā pa īstam ciešu. Un pa īstam strādāju. Pa īstam strādāju. Un tas ir pa īsto. Jo tad, kad tu tā viegli un forši, un tev vēl pietiek laika aiziet uz sportu un pastaigāt un bērniem padzīvoties un vēl uztaisīt ēst, tad tas principā pusdienu vienkārši tur, kā latviski pateikt, es nezinu tādu vārdu. Nolažojas, bet tā liderīgi pavadījis pusi dienas, bez mazliet nērti. Bet, manuprāt, tieši tāda ir tā dzīve. Mans, piemēram, uzstādījums jau vairākus gadus, kas man arī aizvien labāk sanāk, ir, es strādāju 3 dienas nedēļā, 4 līdz 6 stundas ir optimāli. Es pat teiktu, 6 ir pa daudz. Un es caur šo laiku varu panākt visus savus rezultātus, kas man ir nepieciešami. Pirmdienas man ir brīvas, es eju vingrot, es ierēķinu laiku, lai es aizietu uz masāžu. Tas īstenībā priekš mana darba ir nenormāli svarīgi. Jo, ja es neiedošu sev šo attelpu, vieglumu, priecīgumu un arī fizisko aktivitāti, arī man būs ļoti ātrs derīguma termiņš pienāks vienkārši. Un to dažkārt ir grūti saprast, ka tas tā tiešām ir. Bet dažkārt vislabākā stratēģija ir iet pastaigāties. Nevis mēģināt sēdēt pie papīra un kaut ko tur dzemdināt. Jo iedot galvai brīvību, iedot savam ķermenim kaut kādu elastību, kustību, un tad sāk, tas miers tāds iestājās un saliekās pa plauktiņiem. Vai arī fokus pilnīgi nomainīt. Man vēl ļoti palīdz, kas dara kaut ko pilnīgi citu, un man pēkšņi no nekurienes es vai saprotu to problēmu, vai saprotu soļus, ko darīt tālāk. Bet es gribu atgriezties bišķiņ par tām 2 lietām, kas ir it kā vienkārši, bet īstenībā nav. Ļoti daudziem cilvēkiem nav vienkārši par to saprast, kas viņiem patīk, un saprast, kas ir viņu talanti. Un es tiešām apkārt daudz cilvēkus redzu tādus. Tu jau minēji attiecībā uz to patikšanu vienu ļoti labu metodi, ko jebkurš var izmēģināt. Kas ir tas, par ko iedegās? Kā tu teici ballītē, par ko tu vari runāt un par ko tev iedegsies acis. Bet varbūt tev ir vēl kaut kas, varbūt tu vari vēl kaut kādu metodu padalīties tajā, kā saprast, kas patīk. Jo tas liekas dīvaini, bet ir virkni cilvēki, kas nevar atbildēt. Jā, jo dažkārt varētu likties, bet tas jau nav nekas īpašs. Piemēram, tev var būt ļoti laba krāsa izjūta. Un, vai es to varu monetizēt, vai tas ir darbs, bet tev jāpraukās bišķiņ dziļāk, ko tu to savu krāsu izjūtu var izdarīt. Līdz ar to viens ir, kas ir tev no iekšpuses jau, par ko tu vari runāt, kas tevi aizrauj, ka tu to jau redzi. Otrs ir skatīties, ko citi tev saka, kā viņi tevi nospogļo. Un tev ir ļoti forši sarunāties ar citiem cilvēkiem, kas patiešām var tev uzdot jautājumus, vai tevi nospogļot, vai palīdzēt dažādos veidos. Bet atkal atgriežos, ceļš rodas pa viņu ejot, un dažkārt tu vienkārši maldīsies un nesapratīsi, kas tur notiek. Jo dažkārt ir pietiekami daudz jāuzzina, kas tev nepatīk, lai sāktu saprast, kas tev patīk arī.
Tāpēc es teiktu, ka meklēt palīdzību no ārpuses arī ir ļoti svarīgi. Kaut vai aizsūtīt 5 draugiem ziņu, klausies, kas man labi sanāk, kā tev šķiet, kamī man ir talants, ko tu esi manī pamanījis tādu īpašu. Un, zin kā, tas bieži vien ir neērti, kautrīgi, bet pamēģini. Vai arī atrod kādus cilvēkus, kuriem tu uzticies un kuru viedoklim tu uzticies un samaksā par to tikšanos. Vai uzaicina uz pusdienām un vienkārši parunāt par šo. Bet man liekas, ka ļoti svarīgi arī testēt dažādus konceptus. Klausīties dažādu informāciju, patestēt un vienkārši meklēt pamazām šo. Jo bieži vien tas var nebūt pilnīgi tāds acīm redzams būt. Citreiz tas ir tik acīm redzams, ka mēs viņu neieraugam. Arī mēs pat tūtam stāvam vienkārši. Jā. Vai arī mēs neticam, ka tas ir kaut kas, ko var likt lietā. Jā, jo citreiz tas ir tik ļoti daļa no mums. Jo man, piemēram, manā gadījumā ir kaut kādas lietas, ko es ļoti labi apzinos, kas man sanāk, ko es esmu darījusi dažādās darba vidēs, un es apzinos tās spēcīgās puses. Un tad ir kaut kādas tādas ļoti personiskas īpašības, vai ļoti kaut kādas tādas personiskas lietas, ko es... Un kas manas spēcīgās puses, ko es parasti daru ar draugiem, vai tur kaut kādos veidos atbalstu vai palīdzu. Un tad ir ļoti grūti ieraudzīt, ka tā ir arī īstenībā, ka tas ir talants. Visiem šis nesanāk. Tas ir talants, jā. Un dažkārt vēl arī ir lietas, par kurām mums varbūt ir nērti vai kauns, ka mēs tādi esam. Bet tas arī ir mūsu talants. Piemēram, man viens no talantiem ir tough love. Es varu pateikt dažkārt arī skarbi, bet caur mīlestību klausies tas, ko tu dari, un tas ir sūds. Ir kaut kas, ir jāmaina. Šis vienkārši, sorry, bet šis nestrādā. Un dažkārt tev ir jāpienes tās sliktās ziņas tiem cilvēkiem, lai viņi attaptos. Un tas arī ir talants. Tas nozīmē, ka tu ej visus un gāni un lamā. Tas nav par to. Bet tad, kad tu caur mīlestību, tu tam cilvēkam nevis vienkārši mēģini viņu barot viņa ilūzijas, bet viņam pasaka, klau, šeit tev nesanāk šeit biznesa, lūdzu paskaties, paskaiti. Un dažkārt arī šis ir talants. Un tad tu vari to likt iekšā vienalga. Tu vari būt, piemēram, un kas ir atkal interesanti, ka tu to savu būtību liec ar iekšā tajā, ko tu dari. Piemēram, tu vari būt, paņemsim, piemēram, sporta treneris. Sporta treneris var būt tāds, kurš tev jo kādam vajag tieši to, lai stingrāk viņu pietur, lai viņam nedod atlaist, lai man ir bišku bail no tā trenera, jo tad es neizlaidīšu treniņus. Citam atkal vajag, lai viņam ir maigāk, iejūtīgāk, jo tikai tad viņš spēj atvērties un tam sportam nodoties. Un tas ir jebkurā citā profesijā. Un tā ir atkal labā ziņa par to, ka mums katram būs savs klients un savi cilvēki, ar kuriem mums būs pa ceļam, jo mēs katrs esam tik dažādāki, tik citādāki, ka mums vajag arī savādākas pieejas. Un tāpēc noticēt, ka nav tā viena pareizā šnita, kā darīt lietas, ir ārkārtīgi svarīga. Kādam vajag to drošību, kādam vajag stingrību, kādam vajag maigumu, katram kaut ko citu vajag un jebkurā profesijā. Bet ir grūti to noticēt, ka var darīt citādāk, jo mums ir ļoti daudz kaut kādi stereotipi, mēs ļoti daudz redzam, kā visi citi cilvēki dara, un arī, kad mēs uzsākam paši, mēs kaut kā tik ļoti ar sevi jāpavelk atpakaļ, lai tu neievilktos tajā, kā dara visi, un nepazaudētu bišķiņu to savu autentiskumu, vai to, kā tu redzi, vai to, kā tu darītu. Tas nemaz nav vienkārši. Kā īstenībā tu ar to dilo? Kā tu ar to, lai tā kā neiekļūtu tajā masā, jo īstenībā to es varu, to ik pa laikam var redzēt. Cilvēks ir uzsācis tā ļoti ar savu tā kā to ideju, un tad tā kā viņš ieplūst visā, visi šitā dara. Un ir viegli tā kā to robežu pārkāpt. Tā kā iekšēji, tā kā, kad es esmu viens no, jo visi, kas liek Instagramā, liek šādi. Jā, jo tev šķiet, ka tas strādā. Ja jau viss tā dara, tad tam ir kaut kāda jēga un nozīme. Beigās tu saproti, ka beigās tu esi atkal viens no daudziem un atkal neko neizcelies. Bet, tāpēc, ka visu pamatā jau mēs atkal atgriežamies pie tām bailēm, jo tur ir ļoti daudz dziļas bailes, ne par to, ka es nokļūdīšos, bet par to, ka galu galā mani nepieņems. Un ja mani nepieņems, man izraidīs ārā no cilts, un es beigās nomiršu viens pats ar tiem tilta. Tas, kas notiek tādās reptiļu smadzenēs, ka tu izspēlē tādu sliktāko scenāriju. Tevi izraidīs, tevi nemīlēs, tevi nepieņems. Tev nesanāks, visi pasmiesies. Un sākumā tā arī būs, par tevi smiesies, tevi nesapratīs, tad tevi sāks saprast un beigās par tevi fanos. Jo mēs jau īstenībā visi meklējam šos te autentiskos cilvēkus un izpausmes veidus, jo mēs īstenībā gribam zināt, mums gribās, lai ir šī cerība, ka tas arī mums ir pieejams un iespējams. Bet dažkārt šķiet vieglāk ir darīt tā, kā visi dara. Tāds iekšējais liels dialogs ir bišķi jāuzaudzē arī tā āda, protams. Bet atkal, tas iekšējais jautājums, bet vai es gribu šā turpināt un cik ilgi? Zini, kas man tā kā palīdz šajā visā?
Ka man ir kaut kāda pilnīgi neizskaidrojama iekšēja ticība, ka mani talanti, ja reiz man ir šie talanti tieši šādi, tad viņi kaut kam ir vajadzīgi. Jā. Es nezinu, kam. Varbūt ne tur daudziem cilvēkiem vai tur pūļiem, bet kādam noteikti ir. Un tas man kaut kā vispār palīdzēja aiziet freelancā un darīt kaut kā lietas caur to, kā es gribu darīt. Ka es saprotu, ka tas neizklausās racionāli, bet es ticu, ka kādam to vajag. Tieši to, kā es. Tā ir arī ļoti liela paļaušanās uz to tādu tavu vietu šeit, un arī paļaušanās uz apkārtējo. Nu, mēs sauksim viņu par visumu. Tu vari ļaut dzīvi, visumu, Dievu, kas ir tev tuvāks, to tu arī ņem. Un tā ir šī te paļaušanās un paļāvība, ka par tevi gādā, un tev ir tava vieta. Nu, nevar būt, ka tu esi šeit ieradies, kļūdas pēc. Nu, tā kā tev nekas nav paredzēts. Nu, tāds nav. Mums katram ir kaut kāda vieta, un mēs veidojam šo te lielo puzli un bildi, un katram ir tā viena tā konkrētā tas izliekums un veids, kā viņš iedarās vislabāk. Un tam noticēt ļauj šīm paļāvībai. Un dažkārt ir grūti noticēt, jo nāk pretī visādi izaicinājumi un grūtības, un liekas, nu tad jau es nepareizi kaut kur eju. Bet kā man patīk, man teica arī draugs, ka parasti pirms izrāviena ilgstoši nekas nemainās un ir grūti. Un dažkārt liekas, ka stagnē, bet tev vēl ir jārok, tev jāturpina rakt. Tu turpini strādāt arī tad, ja neviens neaplaudē. Bet tu ej tajā rodas tajā savā virzienā, un vienā brīdī tas Zini, kā tas ir tā, kā es teicu savā iepriekšējā podkāstā, ka es uzskatu, ka īstenībā tie mirkļi, kad nesanāk vai ir stagnācija, vai tie breakdown mirkļi arī, viņi ir ļoti vērtīgi. Jo tad tu īstenībā pats sev atbildi uz jautājumu, kāpēc tu to dari? Jā. Un ļoti bieži cilvēki, labi, šis no man un aiziet, tad tas arī nav viņam. Bet ja tu tā dziļi tajā sirdī saproti tajā brīdī, bet vienalga, es gribu to mēģināt. Man liekas, ka viņi ir ļoti vērtīgi tie mirkļi un ļoti vajadzīgi, tā kā lai pašam sev izsijātu, vai šis ceļš ir to vērts. Un vēl īpaši tajos mirkļos mēs bieži vien mēdzam nogurt. Cik ilgi var, kāpēc atkal, kas nenotiek, un mēs nogurstam. Un kas notiek tajā brīdī, kad mēs esam noguruši, mums ir daudz mazāk enerģijas. Un tas nozīmē, ka mēs sākam ļoti izteikti prioritizēt lietas, kurām patiešām ir jēga. Mums vairs nav spēka prokrastinēt, mums vairs nav spēka domāt tāds aizbildinājums. Mēs darām to, kas ir jāizdara, jo mēs vienkārši taupām savus resursus, jo viņu ir jau maz. Un tas varbūt arī tāds izrāviena punkts, jo man, piemēram, šī mana ceļojuma pieredze, kur mēs 7 mēnešus bijām ceļojumā, man parādīja to, cik īstenībā es agrāk ļoti daudz laika tērēju uz ļoti nevajadzīgām lietām. Jo mani rezultāti nemainījās, tad, kad es sāku strādāt 80% mazāk laika. Jo es tos 80% laika darīju lietas, kurām nav nekādas nozīmes. Viņām nav globāli, lielajā kontekstā nav jēgas. Bet ir kaut kāds pārslēdz, ka, piemēram, tu no rīta pamosties un uztaisi savu to-do sarakstu, tev viņi, piemēram, ir 20. Tev, principā, vajadzētu fokusēties uz 2-3 lietām, kas ir vistuvāk un visvairāk aizvedīs tevi pie rezultāta. Un tas pārējais var pagaidīt. Tur pamainīt bišķiņ mājaslapu, logo krāsas pamainīt, tur kaut kāds tekstiņš pamainīt. Kas ir lielās lietas? Lielās lietas būtu, piemēram, biznesa kontekstā skaidri uzrakstīt, ko es piedāvāju, saprast savā pusē noteikumus un publicēt vai izsūtīt vēstuli un rakstīt tik pie tiem klientiem. Kas būtu tas vērtīgākais šobrīd? Jo man ir, tie stāsti ir ļoti jocīgi bijuši, ko man cilvēki teikuši, ka viņi 3 dienas tur kaut kādus logo tur, piemēram, taisa. 3 dienas tu esi pazaudējis. Tā vietā, lai izdarītu kaut ko, kas patiešām tevi vedīs tuvāk rezultātam. Bet es domāju, ka tur arī ļoti daudz ir sasaiste ar to ticības jautājumiem un visiem šiem te pārējiem, jo es sev kā piemēru varu ņemt, tas arī vienu pakalpojumu, es jau biju sapratusi, ka es viņu gribu palaist, un es pusgadu viņu nepalaidu. Jo man likās, ka es gribu uztaisīt tā kaut kā perfekti vai izcili. Un īstenībā es vienkārši nebiju gatava. Un tad, kad es iekšēji biju gatava, tad es viņu Tā ir vēl ļoti interesanta lieta, jo dažkārt ir tā, ka es esmu ātro risinājumu piekritē. Ienāk ideja vai realizējuma aiziet. Bet tieši tā dažkārt ir tā, ka tev vienkārši ir un tam vajag laiku. Viņš vienkārši nav gatavs. Un tā ir arī iekšējā ticība un uzticēšanās sev un tai savai intuīcijai. Jo dažkārt ir tā, ka tev liekas, ka tu varētu kaut ko palaist, bet nav īstais laiks. Tu vienkārši sajūti iekšēji, ka nav. Man ir bijis tā, ka es 9 mēnešus nepalaižu vienu projektu, lai gan viņš ir gatavs. Bet es saku, es viņu šobrīd emocionāli nevaru palaist, jo mana enerģija tur nav. Un es zinu, ka tas vienkārši nestrādās. Es gribu būt labā emocionālā stāvoklī, lai šis arī labi aiziet. Vajag īstot to kaut kādu brīdi un datumu un tā.
Un dažkārt ir lietas, kuras vienkārši čik ātri, un viņas vajag atšķirt, kura ir un kura nav, un kurā patiešām tev ir mokas un nevajag turēt iekšā, jo tev vienkārši viss saka, nē, piepauzē, un kur ir tas, kur tev vienkārši nāk virsū bailes, prokrastinācija un vispārējais, bet īstenībā vienkārši ir jālaiž, jo tu šobrīd vienkārši baidies. Jā, man pie tām, ko tu teici, pie tiem bailēm un prokrastinācijas, tad, kad man atnāk ideja, jā, ir tās reizes, kas iepauzēju, bet ir tās reizes, kad man atnāk ideja un es zinu, kas nobīšos, es sāku kaut ko darīt, pilnīgi jebko. Pirmo soli piezvanīt, uzrunāt, sarunāt, pilnīgi jebko, kur man ir tāda sajūta, ka man vairs nebūs atpakaļ. Viss es to būšu iesākusi, un es vairs nevarēšu sevi ar visām šitām bailēm. Nu ko tad es, tad nav īstais laiks, nav tas. Bet vienkārši jebko sāk darīt, kaut vienu mazāko lietu. Bet es gribu atgriezties bišķiņ par tiem talantiem. Kā tev šķiet? Kas ir tas vēl, kas var palīdzēt cilvēkiem noticēt, ka mani talanti ir pārvēršami darbā? Darbā, naudā, biznesā. Jo tā tiešām, es viņu tiešām saredzu kā tādu izaicinājumu ļoti daudziem cilvēkiem. Man gan dzīvē ļoti paveicies par to darīt to, kas patīk. Un tiem talantiem, tāpēc, ka es biju maza, man tētis teica, meitiņa galvenais dara to, kas patīk. Jo nekas nav dzīvē trakāks, kā iet uz darbu, kas nepatīk. Un man kaut kā tā ideja par to, ka ir jādara to, kas patīk, kaut kādā ziņā es esmu tas labais piemērs, jo es vienmēr darīšu to, kas man patīk. Tur formāti citreiz man tur nav patikuši vai kā, bet saturs, es pat nezinu, tas ir traki. Priekš manis, es šādu pieredzi, kad tiešām nepatīk saturiski, ko dara. Bet, ko darīt tiem cilvēkiem? Vai tev ir vēl kādi tie varianti vai priekšlikumi? Kā vispār noticēt, ka ar talantiem var nopelnīt? Tu iepriekš runāji, man bija jau atbildi, un es viņu aizmirsu. Tā bija jāmēģina atcerēt. Jo es tiešām, man, piemēram, ļoti labi draudze, un viņi saka, pirmkārt ir grūtības ieraudzīt talantus, un otrkārt šito jau nevar nopelnīt. Un tas ir tik interesanti, jo man liekas, ka tā metode, ko tu teici, pajautāt citiem no malas, kuru viedokli tu ņem vērā, ir ārkārtīgi būtiska, tāpēc, ka citreiz citi no malas redz, ka Dievs, cik šis ir talantīgs cilvēks, viņam sanāk tas, bet pats cilvēks neredz vispār. Bet atkal tur arī nākamais, mēs jau varam pateikt tās 10 lietas, bet tev jau pašam ir jātic. Jo, ja tu netici, tu nevari to pārdot, tu nevari to īstenot, tu nevari to realizēt, jo tu vienkārši netici. Jā. Redzi, šajā jautājumā arī ir tā, ka es pirms kādiem 10 gadiem jau sāku aktīvi nodarboties arī ar savu tādu personīgo attīstību caur dažādiem mēdījiem, caur dažādām praksēm, caur dažādu cilvēku atbalstu. Un es esmu sapratusi, ka tas ir neatsverams solis šajā. Tev ir jāstrādā ar sevi no iekšpuses un no ārpuses. Tas ir ļoti īstenībā dažkārt bāzes lietas ir jāsakārto. Jāguļ, jādzer ūdens un jāsporto. Tas ir pirmais jau, ko tu vari sev labi izdarīt, un labi jāēd. Jo tas ēdiens tiešām arī ļoti palīdz. Tad ir šīs 4 fiziskās lietas. Pēc tam ir no iekšpuses strādāt ar saviem ierobežojumiem, ar savām sajūtām, ar savām lietām, kas valkās līdzi un tev īstenībā traucē, jo bieži vien tās ir iekšā kaut kādas lietas, kas mūs sargā, jo tas ir kaut kādas iemācītas automātiskas reakcijas, bet kas mums īstenībā neļauj izpausties, jo mēs jau sevi no kaut kā sargājam. Un arī bērnības kaut kādas pārliecības, vai bērnības skolas laiku pārliecības, ka es esmu šāds, vai es esmu šāds, tur vienmēr kaut kāds nepareizs, vai tāds, kas vienmēr neiedarās, jebkādas pārliecības. Un tas arī sākās no tā, ko saka ģimenēm. Es tev teicu, bija pietiekami gudrs, lai tev pateiktu, bet nav daudzi vecāki, un arī šobrīd, diemžēl, pat tad, kad cik ļoti daudz ir jau šeit materiāli par bērnu attīstību, joprojām es dzirdu vaiprātīgus tekstus, kas tiek teikti saviem bērniem, kuros viņos tiek ieaudzināts. Tu traucē, tu maisi, nemaisies, tu šo nevari. Šeit nevarēs nopelnīt. Vai šeit nevarēs nopelnīt, vai galvenais, lai tev ir nauda un vienalga, kas ir tas, ko tu dari, bet galvenais, lai ir šī stabilitāte. Jo skaidrs, ka katrs jau cilvēks dara labāko no tā, ko viņš saprot un spēj, bet beigās mums ar to ir jādīlo. Mums kā cilvēkiem jāuzņemās atbildība, un tad nav vainīga ne valsts, ne vecāki, ne kāds cits, ne kaimiņš. Tikai es. Un tajā brīdī, kad mēs pieņemam šo lēmumu, ka mēs esam pieauguši cilvēki un mēs tikai sev atskaitamies, tur notiek ļoti liela izaugsme. Bieži vien mums vajag, lai ir palīdzība blakus. Un es to daru jau 10 gadus un vēl turpināšu darīt. Visādos veidos, lai es varētu atkal ar sevi saslēgties. Jo tas, kā es to redzu, ka
mēs kaut kur dzīves laikā bieži vien klausamies, kaut kur mācāmies, ir šādi tādi cilvēki. Un mēs sevi tā kā izšķīdinām, un mēs paņemam visādus konceptus, salipinām riņķī, tādas postit lapiņas, un beigās paši sevi aizlīmējam ciet. Un vienā brīdī ir jāsāk tās postit lapiņas vienkārši raut nost, lai atkal atgrieztos savā kodolā, savākt tās visas daļas savas atpakaļ. Un tas ir šis pašizaugsmes process, kas notiek caur praksēm, caur vingrošanu, kaut vai caur ēšanu, caur jebko, kaut vai elpošanu vai citas meditācijas. Jā, tieši tā. Un tad tu aizvien vairāk visu to lieko ņem nost, paliec vairāk kodolā, un tad tev arī ir skaidrāk tā sevis apziņa. Tad nāk klāt arī drosme, ticība sev, apkārt turēt cilvēku. Tas ir nenormāli svarīgi. Turēt apkārt sev cilvēkus, kas ir līdzīgi domājuši, kas ir uz izaugsmu vērsti. Jo tu vienkārši tu nezini to, ko tu nezini. Man ļoti daudz lietas manā biznesā, manā personīgā dzīvē ir mainījušās tad, kad man ir pavilkuši līdzi citi cilvēki caur savu piemēru. Un es ieraugu, tā arī var. Interesanti. Jo vai nu mēs valkamies uz leju, vai stāvam uz vietas, īstenībā stāvēšanas vietas ir iešana apakaļ. Vai arī mēs ejam tālāk, un mēs esam arī tajā lokā un vidē cilvēkiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi arī, ar ko mēs biedrojamies, ar ko mēs draudzējamies, kādiem pasākumiem mēs ejam, par ko mēs runājam. Tas viss veido mūsu to nākamo realitāti. Vai mēs runājam par citiem cilvēkiem un notikumiem, vai mēs runājam par to, kas ir koncepti, idejas, un tad jau tāds lielāks skatījums uz lietām. Un tas uzreiz ieliek mums pilnīgi citās realitātēs. Tā kā tā būtu vēl viena lieta, ko es ieteiktu, uzmanīgi vērot, kas tev ir apkārt. Un ja tev nav tāda cilvēka apkārt, kas tevi šobrīd var pavilkt uz augšu, tad jo šobrīd ir ļoti daudz. Ir dažādi uzņēmēju klubi, ir tāpat mana sieviešu kopstrādes telpa, kurai vairāk kā 7000 sieviešu jau ir reģionāli, jau pa pilsētām sievietes tiekās, taisa savus klubiņus. Zinu, ka Smiltenē tikko tikās, ir Liepājā, ir Vēnspilī, ir Kuldīgā, Jelgavā. Tā kā absolūti jau visur. Un ja nav, tad tu iztaisi pati. Jā. Bet man liekas arī ļoti svarīgi par tiem cilvēkiem ir turēt apkārt tādus, kas tev tic. Ka tic, ka tev sanāks, jo virkni mēs varam redzēt situācijas. Ko tad tu? Ko tad tu? Jā. Un tiešām tas it kā liekas, ka tā nav, bet tā bieži ir. Jā, jo mēs visi spriežam pēc sevis, jo es tā nedarītu un es sev neticu. Bet ja apkārt ir cilvēki, kas jau dara, un viņiem reāli ir panākumi, un viņi zina, ko tas nozīmē, un viņi zina, kāds darbs ir jāiegulda, vai kas ar to visu nāk kopā, komplektā, mēs varam daudz vairāk arī atbalstīt arī tos pārējos cilvēkus. Līdz ar to tā vide ir arī ļoti svarīga. Un es tev arī ārkārtīgi piekrītu par to, ka vispārībā darīt pašam vai vispār saprast, ko tu gribi darīt profesionāli, vienalga, vai tas ir pašam vai pie kāda strādāt, tas ir baigais darbs iekšēji īstenībā. Tāds paši apzinātības darbs, izprast sevi un strādāt ar saviem blokiem un saprast, kas ir tas. It kā šķietam liekas, kas tad tas ir darbs, ja tāda ārēja čaula, bet īstenībā, lai tu tiešām nonāk līdz tam, lai tu darītu to, kas tev patīk un īstenot savus talants, tur ir milzīgs iekšējais darbs, kas ir jāpaveic. Tāpēc man patīk teikt, ka freelance var būt kā iekšējais transformācijas ceļš. Diana, šīs ir tēmas, par kurām es varētu runāt daudz, un man liekas, ka tas ļoti daudz no tā, ko tu pateici, varētu vēl attīstīt. Bet pēdējais jautājums tev. Vidusskolā tagad mācās vidusskolēni. Ko tu viņiem, kāds būtu tavs padoms? Attiecībā tieši uz tādām darba lietām vai izpausmi caur darbu. Ko tu viņiem ieteiktu? Es varu sākt, ja tu vēl domā. Pasāc, jā, man ir ideja, bet pasāc tu. Es droši vien ieteiktu to, ko es iesaku arī saistībā ar šodienas tēmu. Man liekas, ka tas pamats ir saprast, kas tev patīk. Saprast, kas tev patīk, kas tev aizrauj, un es ieteiktu saprast savus talantus, saprast savus hobijus, saprast, kas ir tās lietas, kas tiešām aizrauj, kur ir gandarījums, ko tu tiešām vari darīt daudz stundas, un tev vēl joprojām ir prieks par to. To es noteikti ieteiktu, un arī vidusskolēnam mēģināt lietas. Jo īstenībā mēs bieži saprotam tikai caur darot, nevis, kas vienkārši sēž un izdomāju, ka man šis patīk, bet es to mēģinu, un tad es saprotu, man patīk vai nepatīk. Tad tās ir tās lietas, ko es mūsu jaunatnē gribētu teikt, lai viņi iziet no skolas ar to, ka viņiem ir kaut kāda sapratne par sevi, par tādā ziņā, kas viņiem patīk, kas ir viņa spēcīgās puses, jo manā laikā skolā bija pilnīgi citu uzstādījumi. Galvenais ir atzīmes, galvenais ir eksāmena rezultāti, labs darbs, status, laba alga, tas ir tas, uz ko jums jāiet. Tur vispār nevienam nebija interese, dariet to, kas jums patīk. Tas vispār tur neizskanēja. Jā, es piekrītu. Man šķiet, ka iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga lieta, un arī saprotot, ka
dažkārt tas nebūs uzreiz tas, kas tev patiks, un tu pamainās, tas tomēr nav man, bet tu to jau zināsi. Līdz ar to, man liekas, vidusskolas laikā to, ko es ieteiktu, ir mēģināt darboties brīvprātīgi, piemēram, kā organizācijās dažādās, iesaistīties NVO, braukt apmaiņas programmās, ja tas ir iespējams. Ir gan maksas, gan bezmaksas varianti. Es tev izrādīšu šo iniciatīvu, uzzināt kaut ko, kas vēl dzīvē notiek, un patiešām ne jau tās atzīmes un eksāmeni būs tie noteicošie. Izmēģināt dažādas pieredzes, uzprasīties. Ja tevi kaut kas interesē, pajautā, es gribu atnākt, bet arī uzņemties kaut kādu atbildību arī par to, ka nevis tevi izklaidēs, bet tu nāks un kaut ko darīsi. Es tikai kāds būs tavs pienesums šajā laukā. Un man liekas, ka diemžēl tas, ko mēs īsti neiemācamies, ir uzņemties šo iniciatīvu, arī kļūdīties, attīstīt to sapratni par to, ka es varu darīt to, kas man patīk. Nevis atsēdēt dēļ atzīmēm vai dēļ kāda, bet mēs darām dēļ sevis. Un man liekas, tā ir tas liels pagrieziena punkts, ka tu saproti, ka tu dari sev. Tu nedari mammai, tētim, skolotājai. Tu dari sev. Un tad, ko tu tur dari? Vai tu laidi luni un gurķi, vai tu dari sev? Un tad tu vari darīt, ko tu gribi. Spēlēt spēles, močīt TikToku, ieteikt, ka uzņēmumā es gribu mēģināt strādāt, es gribu jums kaut ko cept, vārīt vai vispār būt par satura veidotāju. Uz ko vēlāk vienkārši izmēģināt? Un ļaut sev pieredzēt šīs pieredzes. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi. Tā kā, tas būtu tas, ko es novēlētu jauniešiem. Labi, paldies tev, Diana. Mums laiks ir vienkārši aizritējis ārkārtīgi ātri, un man ir sajūta īstenībā, ka mēs tikai ieskicējām pāris lietas, bet tur varētu vēl tā kā attīstīt tās diskusijas. Un es patiešām īstenībā ceru, ka tādā publiskajā telpā arvien vairāk par šo runās. Tieši par šo visiem šiem talantiem, darīt lietas, kas mums patīk, un ka tas aizvedīs pie naudas. Labi, Diana, paldies tev, un paldies, ka noskatījies un noklausījies.